Tā, nu šodien beidzot nāk elektriķis, saslēgs visu sadaleni. Cerams, viss būs čikiniekā, bet te vajadzētu būt visam kārtībā. Viņš jau bija atbraucis pastīties, viss pierakstīja. Te vadiņi smuki, te viss izstāst šādi, augšas pienāk. Te vati nekādu nebāzīšu, nav vajadzības, tu ir diezgan biezas sienas, tā kā lai tur viss smuks tīrs. No tālūk, pats tikko nones no augšas palodzītes, kaut ko paburšos, pastīšos, pazīmēšu, pamērīšu. Jo tāpatās, kamēr elektriķis baigi daudz neko neslīpēšu, darīt nevaru, tad tādus kaut kādus mazos darbiņus, mēriņus paņemšu, mošu kaut ko piezāģēšu. Tālūk. Skatieties, kā jāstrādā sirdsētam elektriķim. Ievada automāts, pārsprieguma relēs. Katra telpa ir atdalīta uz savu grupu sēžu. Noplūdes automāti. Vannas istaba, tualete. Nu, veļas mašīna arī var likt, ja ir tāda vēlēšanās. Paskaisto. Tas ir ievads, mēs slēgsim iekšā ievadu. Ieslēdzam ievadu, relēs nostrādās atskaita 5 sekundes. Un palaiž strāvu. Mēs redzam strāvas spriegumu esošo, un lejā būs cik ampērs patērē. Tad, kad to māju ieslēgsim, tad mēs redzēsim. Šobrīd mēs viņu neslēgsim, mēs tik palaidīsim uz gaismām. Šeit ir noplūdes, te ir ievads, te ir pārsprieguma relēs, kas pasargā no 3-fašu sistēmām no nulles aprāvumu. Teiksim, ja zibens iesper, viņš noķer pārspriegumu, viņš pasargā visu mājas tehniku, viņš atvienos automātiski visas grupas. Tā kā stabilizēsies tīklā spriegums, viņš automātiski pats viņu ieslēdz. Tā, nu ko? Nu beidzot elektrības atšķiņīta, sadalēni man izstās šādi. Kā jūs jau dzirdējāt, elektriķis kaut ko jau bišķi pastāstīja, uzfilmēja. Kas un kā. Sākām pēc 9, tagad ir kaut kur pirms 3, tā kā viss ir smuki sataisīts, ir ļoti zolīdi. Tagad man viss ir sarakstīts, es aizbraukšu mājās, datorā sarakstīšu uz līmlapas, izlīmēšu, izprintēšu līmlapu, te uzlīmēšu, lai viss sarakstiņi viss ir. No tāda Hāgera kastīte. Elektriķis arī teica, ka Hāgera ir visforšākās kastes, viņas gan ir bijuši dārgāks, bet viegli strādāt, izstās smuki, visi baigi labi. Un, ja gadījumā kādam vajag, elektriķis varu iedot kontaktus, dara jebkuras grūtības pakāpes darbus, saules paneļus, visu liek, da jebko, kas ienāk prātā, visu var izdarīt certificēts ar visiem dokumentiem. Ja liek saules paneļus, viņš arī var sakārtot visus. Valsts atbalsts nekas pašam nebūs jādara, tā kā ļoti labs elektriķis. Nezinu, kā man paveicās, kad es viņu satiku, jo viņš man arī Hruščovkā visu vilka, tā kā, jā, paldies viņam. Visu foršu, un ja gadījumā kādam vajag, droši par asat var ieteikt. Tā, nu ko, nu nākamā diena. Rekur uztaisīs savu vienu rozetīti virtuvē. Un šobrīd attīru vadiņus. Rekur. Nozar kārpu sačiņīšu. Nopirku šitos vago savienojumus. Sačiņīsim šito. Un tad visu pievāksim. Nu lūk, izstāstās šādi. Kamēr vakardien elektriķis skrūvēja sadaleni, rekur es jau bišķītiņā sagatavoju palodzīti, noņēmu mizu, bišķi jau pieslīpēju priekšiņu, tur vēl būs ko darīt, bet tagad es viņu gribu piezāģēt un ielikt jau pirmajā vietiņā, kā viņi varētu iztīties. Te man rekur ir atzīmēts viss. Es viņu ņemšu mazlietiņās, nevis kā taisnē dēļ, bet mazlietiņās tā ieslīpumiņā. Un tad rekur atzīmēt, man jāatzīmīt, kur man jāiezāģē, kur iesēdīsies sienā. Nu tālūk, nu davai mēģināsim zāģēt, rekur nopirku jaunu ripu, ripzāģim, lai labāk zāģējas, jo cozols diezgan tāds blīvs koks, grūti zāģējās, bet būs labi. Tā, nu esmu iemocījis palodzīt iekšā, izstās ļoti smuki, bet ir divas lietas, kas man nepatīk. Viena ir tāda, ka es gribēju bišķītiņās vairāk uz āru,
Bet es fiziski vairs nevarēju, jo šī loksne vairāk kā 35,5 cm nebija platumā. Šis ir maksimālais, ko es varu izbīdīt. Es viņu pat pabīdīju bišķītiņās uz āru, lai palods beidzās tieši milimetru aiz šī loga plasmasiņa rāmja. Tā. Un otra lieta, tas dēlis ir minimāli. Es viņu mēģinu iespiest, kā es iespiešu šito pusi, viņi ir klāt. Šī pusē uzreiz ir milimetrs sprauga, bet tur ar silikonu viņi pēc tam pievilks. Būs normāli, tur es neko nevaru izdarīt. Kā šito pusi paceļ, tā šitā čučuķi nolaižās. Tā izstās. Tā, būs smuki, man liekas, kad apstrādās ar eļu. Un visas palodzītes būs vienādas ozolu. Vairāk komentāros rakstīja, ka viņas var vērties, liekties. Skatīsimies. Pirmkārtām te viņas ir abās pusēs apakšā, kur viņas atspiežās zem loga rāmja. Viņas atspiežās sapūtīšu tur kārtīga putām apakšā. Cerams, ka kalpos. Ja vispār tur, kur es pirku šitās loksnes, viņas jau ir diezgan ilgi izžāvētas. Un es ar istabas temperatūrām viņas noturēšu maksimāli ilgi, pirms lieku iekšā, lai akumulējās. Tā, tagad taisu palodzītes un iespējams kāds galdnieks man varēs pakomentēt, kāpēc tā notiek. Kur es noņēmu mizu un tālāk tie koka slāņi ir tādi, kad ir taisnais slānis, tad ir šitāds slānis, tā kā ar gaisa caurumiņiem. Tad ir atkal taisnais slānis un jāmēģina trāpīt, ka visu laiku tajā taisnajā slānī un nenormāli grūti. Un, jo tu slīpē tālāk, pieņemsim, ja es te tagad noņemšu nost, tur apakšā atkal būs šitāds te. Te tā mīza, kur var redzēt, mīza gāja tāds gaišais posmiņš ir. Tā baigi grūti, es mēģinu dabūt, jo man jau gribētos viņu ideāli gludu, bet man kaut kā pagaidām nesanāk. Otrai palodzītē bija labāk. Bet šitai es tā bišķītiņās te mokos, rekur arī, šitā es viņu te lēnām slīpēju, mēģinu nenoņemt pa daudz labo un noņemt slikto. Jā, varbūt kāds var pakomentēt galdnieks, kāpēc tā ir un kā pareizāk šito taisīt. Tā, abas palodzītes ir piegrieztas, ieliktas. Tas pagaidām ar palodzītēm būs viss, jāņem ārā, man jātaisa ar epoksīdu ciet šie visi caurumi, vēl jāslīpē, viņas jāsagatavo, jāeļo un likšu iekšā droši vien kaut kādu, vēl ne tagad. Tā, tagad pieķēros reģipšu kastītei, apkārt gāzes trubai, izstās man šādi, profils es taisīju šādi, es jau sagriezu, iegriezu, lai var ielocīt, lai man nav jāskrūvē, tur baigi daudz kopā izlīmeņošu. Pieskrūvēšu augšā un tad visu salūkšu ar reģipsi kopā. Tā būs kastīte apkārt, lai to gāzes trubu neredz. Un pēc tam ar griestiem, iestiepējiem smuka apies apkārtēji kastītei un nebūs tā truba redzama. Izdevās man šādi. Vispār diezgan grūti sataisīt šitās kastītes, kas gaisā karājās. Šo pusi es vēl neskrūvēšu ciet, te es sapūtīšu visu ar putām, jo teorētiski pastāv risks, ka te var kādreiz veidoties kondensāts, jo šitā gāzes truba, kas nāk no āras iekšā. Šodien man kondensāts bija, bet man bija ļoti liels mitrums telpā, nebija apkuri īsti līdz galam vēl, un tāpēc te veidojās tādas rasas pilītes. Tāpēc aizpūtīšu šito visu te ar putām ciet, un tad skrūvēšu ciet. Pēc kaut kādas garas 3-4 nedēļu pauzes esmu apakaļ šajā dzīvoklī. Biju aizskrējis uz pavasari, pa pavasari palīdzēt mammai mājas darbos, tā kā nav būts mēnesis, vispār neatceros, kur paliku. Elektrība, un laikam šo kastīti saskrūvēju, pirmo reizi nošpaktelēju, tā kā šodien kaut kā paiešu cauri, pastīšos, kas te vispār jādara, kur es esmu apstājies un kāds ir tālākais plāns. Atvedu sev vinilam paraudziņus, lai saprastu, cik augstu ies grīda, jo man būs šāda grīda. Cik augstu ies grīda, kur viņi atradīsies, lai es varu durvis slēptās sākt montēt iekšā. Kā arī esmu ticis pie rāmja iebūvētajam podam, dabūju es viņu no vannupasaule.lv, kas šobrīd man jau ir sadarbības partneri un mani draugi. Aizbraucu, izstāstīju savu situāciju, pastāstīju, kas vajadzīgs, apsēdāmies, izrunājāmies, panāca man ļoti pretī, ļoti forša draudzīga kompānija, kas atbalsta Latvijas satura veidotājus un arī iedrošina mūs darboties un taisīt un darīt vairāk. Tā kā liels paldies! Pa Vannu pasauli vēl daudz jums stāstīšu, ejot uz priekšu nākamajās sērijās, bet podam rāmis ir dabūts, tā kā darbi neapstājās, varam turpināt darboties.
pamēģināšu ielikt, pastīties, jau sāk domāt, kā es viņu likšu tajā momentā, kā es iemontēju podarāmi. Man jau vēl jānāk ir santehniķim, jo man nav šitie trubu kausētāji. Tad man vajadzēs sarunāt, ka pieskrien santehniķis man pieliek ūdeni klāt. Nu tā, kas vēl? Vannas istabā pa spoguli. Tomēr izdomāju, ka tomēr jātaisa ir slēdze. Man arī veiklā Džeks ieteica, ka slēdzes ir drošāks, tās pogas tur, tā viņas nestrādā, tad tas spogulis netīrs, un kuroči tomēr jātaisa, man te būs dubultā kārba. Viena rozetei, otra slēdze, tā kā te man arī nāksies bišķītiņās paurupties, pārtaisīt, bet nekas traks, kamēr nav nekas aiztaisīts, vēl uzslīdzēts, tikmēr viss ir izdarāms.